Es pasties, ka šitam varētu būt filmējumu. Jā, vajadzētu. Jā, mēs arī varētu. Nu, ko tu tā kā dari? Taču neji prom. Ko tu mēs varam mums taču kādreiz video mums. Nu, prom, neji. Ok, skaties, filmējumu. Ko tu dari, taču sāk? Neji prom. Ok, jā, bet es šo nesaprotu, vai tu saproti kā? Šo tev. Kas tev krājuši tam savi? Jā, visi labi, jā. Tu kas tev krājuši? Vienmēr viss pačiem ir kaut uzprātu vienreiz. Bet, ja mēs tev vispār par smaržām runājam, kāds smaržs tu tagad izmanto? Es tu pareiši, man kāds foršs. Man kāds smaržs. Viņš ir. Varbūt tu mājās aizmirs? Nē, man viņas vienmēr somā stāv. Paga. Šitā nav ievērsts. Nav. Kur viņš varētu būt? Apāk, es pasīšu, vai tas ir kā perdola to paņēmuši. Zinu, man tāpat liekas, ka tas ir labi. Cik ar? Kur man smaržs? Silda. Atdod. Man nav. Man nav. Nav vienmēr. Man nav. Kur ir? Cik tu iztērēji? Ne cik? Taču pati nopērst, taču redzu, man bija kaut kur šitek vismaz. Esmu daudz izstūti. Taču nomirsti vienreiz, bet tu jāņem mans mātes vienmēr. To arī. Bet es jau teiktu, labāk nesaka tā māsai, tomēr tā ir ģimene, tas ir svarīgi. Bet taču pati redz, ka viņa uzvēs, viņš ir pelnījusi to. Un es saprotu, ka tev nepatīk, es tev pastāstīšu stāstu. Nu, Man arī kādreiz bija māsa. Mēs vienmēr bijām kopā, dalījāmies un spēlējām spēles. Man patika bīt viņas matus, kaut gan tie bija līdz viņas pleciem tikai. Māsa tos bija nokrāsojis violetus. Tā bija viņas mīļākā krāsa, ko katru reizi atgādināja. Vienmēr kopā skrējām prasīt tētim, vai pankūks ir gatavs? Kaut gan pirmās tikai tika uzliktas pannas, un katru reizi viņš bezcerīgi skaidroja, ka sekundes laikā nav iespējams uzcept pankūkus. Mums arī patika spēlēt kopā klavierus. Patiesību sakot, mēs nemaz nemācējām un bieži nokaitinājām kaimiņus. Viss bija tik perfekti līdz vienai izšķirošai dienai, kur izlikās kā katra. Tētis devās uz darbu, un mēs ar smaidu sejām mājām viņam pa durvīm izejot. Pēc pāris stundām ar prieku skrēju pie durvīm, neko nenojaustām, lai atvērtu tās un ieraudzītu tēti. Tā vietā ieraudzīju policistu ar skumjām ziņām. Es nespēju noticēt, ka mans tēvs ir miris, mēs esam palikuši vienas. Tajā brīdī es vēlējos tikai raudāt. Pēc kāda laika mūs aizveda uz bērnu namu, kur manai māsai atrada ģimeni, bet man gan ne. Mēs nevēlējāmies šķirties, bet mums nebija citu variantu. Pirms viņa tika pie savas jaunās ģimenes, mēs tik cieši apskāvāmies, ka mēs nevēlējāmies laist vienu otru projām. Bet kaut cik mēs to nevēlējāmies, atnāca jaunie vecāki un paņēma viņu. Un līdz šim es neesmu viņu satikusi un vēl joprojām sūroju par savu pazudušo māsu. Es atdotu visu, lai atkal redzētu savu māsu. Viņas ir tik svarīgas, un tikai tu saproti to, ka tu viņas pazaudē. Dievs piedod, es tiešām man šodien. Ko es esmu izdarījusi? Es ceru, ka viņa piedos. Šausmas. Man jāskrien atvainoties. Šitā nevar. Mīļo māsu, iedomā, es tev tādu mīlu. Ko? Es tev pastāstīšu stāstu.
Jē! Es domāju, ka tu smejies. Es raudu. Es nesaprotu. Dabūt viņas maksimā, tu vari viņas dabūt maksimā, un tu vari viņas arī dabūt maksimā. Interesanti. Vai ne? Cik viņi maksā? Viņa maksā ļoti lēti. Tam nevajag zināt. Ok. Vienkārši nopērsīgs. Viņš tā palīdzēs biznesam. Ok. Perfekt. Excuse me. Sveiki, Borisiekungs. Jūsu pankūks tika briesmīgi nomazgāts. Kā es par šo jūtas? Namazgā pankūku. Tu tikko nomazgāji pankūku. Ok. Jums viss ok? Kāpēc? Šaus. Ko jums varētu interesanti pastāstīt par savu pašreizējo dzīvesveidu? Nu, mācīties, ēst, spēlēt, gulēt. Ko jūs domājat par pankūku cepšanu? Pankūkas. Ok. Ko vēl es vēlos pasātīt? Pankūkas. Kurš mēs filmējām zīmes? Mums aptaujē. Jauna filma. Boris. Ko tu domā par Borisu? Labs čali. Good boy. Viņam garšo pankūks. Viņam, jā, varbūt. Jej! Viņam nepatīk, ka kliedz. Atvainojoties, Boris kungs. Borisa kungs, ko jūs domājat par vārdu Borisa kungs? Boris kungs, vai jūs domājat, ka jūs pankūks ir mua? Pankūks. So true. Un tas šodien ir viss mūsu raidījumā Borisas ziņas. Uz redzēšanos!